No 12 Liepājas koriem, kas šovasar pūšas uz dziesmu un deju svētkiem Rīgā, ir arī jauktais kors Kursa, kam šis ir īpašs 60. jubilejas gads. Cienījamā vecuma, draudzīgajā un sirsnīgajā kolektīvā plecu pie pleca dzied gan jauni, gan pieredzes bagāti koristi. Mums jaunākajiem ir 17 gadi, jaunākajiem dziedātājiem tādi ir mūsu vairāk, 17, 18 gadi, un vecākajiem ir 81. 81 jau, jā. Tā kā mēs esam tādi visādi vecumi. Jūs esat žiperīgi. Mēs, protams, esam žiperīgi, bet kā mēs paši smejamies, pensija no mums mūk prom, jo mums bija 55 gadu jubileja, tad pārcēl pensiju vēl pielikt gadus klāt, tagad mums ir 60 un atkal to pensiju pārcēl. Tā kā mēs, mūžam jauni, kā saka. Kā atzīst kora dalībnieki, tad dziesmu un deju svētku gaidīšanas sajūtas jau esot pārņēmušas. Dažiem šie svētki būs pirmie, bet vairumam jau neskurie pēc kārtas, kas savijušies atmiņu kamolā. Es tagad pat šķiroju savus dziesmu svētku grāmatas, skatījos. Ja es šajos piedalos, tad man ir 10 dziesmu svētki. Pirmie man bija 60. gadā, otrie bija 65. Tad bija 73. Man liekas, 88. tad bija, un tad 90. tad man bija starpa mazliet. Tad es atnācu atpakaļ, bērni bija maziņi, kaut gan tie arī tika vest uz dziesmu svētkiem līdzi. Un tagad jau mums bija vieglāk, tagad mums bija guļamais pašiem līdzi, viss tās madredes, bet kādreiz mums bija papīra maisos slapjas skaidas. Viņas bija tā kā bumbas, tik šausmīgi spieda pirmos nakts. Bet pēdējās mēs laikam varējām uz akmeņiem gulēt, jo tad jau bija nedēļa pagājusi un tie maisi bija saplakuši, izžuvuši un tad jau bija brīnišķīgi. Un jāteic man, ka man bērni bija maziņi, man pie vienas rokas bija 4-gadīgs, pie otras 5-gadīgs. Tā bija dziesmu svētku 100 gadi, kad bija mēģinājumi, tad viņi pa mežu parku staigāja, lasīja pudeles, nodevēt konfekts. Tas bija tad, kad es vēl biju jauna. Bet tad, kad notika koncerts, tā pie katras rokas man bija bērns blakus, jo vecmāmiņas man nebija, bet dziesmu svētkus vajadzēja braukt. Par cik man 79 būs tūlīt, tos 80 gadus varbūt es nodziedāšu. Bet, jādomā, ka ir laiks pielikt punktu. Un kursā visu laiku dziedat? Visu laiku kursā, plus ansambļos un dziesmi mans mūžs. Bez tās es nevaru iedomāties, un kolektīvs, kā jūs secījāt, tiešām ir brīnišķīgs. Jo mūs te uzgrūž augšā bēniņos un vienalga mēs nākam. Un vienalga dziedam. Vienalga mēs dziedam, mums ir grūti pa tam trepēm vienam otram uzkāpt, bet mēs nākam un dziedam. Kā tur ir tais dziesmu svētkos? Tur taču arī nav nemaz tik viegli. Tur ir gan karstums, gan augstums, gan lietus, gan vēl. Tā saule no rīta mums ir sejā un mums viņa vakarā sejā. Bet tad mums lielā kasta ir ar ūdeni blakus, mums jau dalīja pudeles, mēs varam dzert un, kā kuram tā seja, es jau izskatījos tā kā noplucināts sivēns, bet man šausmīgi sauli ķēr. Bet visumā izturam. Kad jau pavisam ir traki, tad apsēžās zālītē, mazliet atpūšās, pastaigā pa parku. Bet kas tad dod to spēku tomēr izturēt tos garās? Visas kolektīvs, jūs ziniet, pēc tam tie vakari. Tās pastaigi pēdējos gadus mēs dzīvojām Valdemāra ielā skolā. Turpat jau Basteikalns, turpat centrs. Akungs, to skaisto staigāšanu, to skaisto dziedāšanu un vakarēšanu, to nemaz nevar izstāstīt. Kādām jūs sajūtām sagaidat šos dziesmu svētkus? Gaidāt taču? Gaidu. Es domāju, ka man šie varbūt arī būs pēdējie. Man jau tie gadi pienākuši. Kurš es te esmu? Nē. Ir kaut kas pievelkoši tās dziesmu deju svētkus? Ir, jā, dabīgi, kad negribas jau pārtraukt, bet ja veselība neatļauj, tad neko nevar darīt. Kurš pasākums jums ir dziesmu svētkos tas saviņojošākais? Dabīgi, ka noslēguma koncerts. Tad, kad ir skatītāju pilns un kad mēs visi ejam tautas terpos un viss gājiens jau pirmkārt. Un skaisti, ļoti skaisti. Šie būs
jūsu pirmie dziesmu? Dziesmu svētki. Es uz šo koru atnācu pagājuši gadu. Man ļoti šeit iepatikās un vispār kolektīvs ir ļoti, ļoti brīnišķīgs un dziesmas tas ir vispār vienreizējs. Es bērnam biju līdzi, ka viņiem bija dziesmu svētki, un tad es apmēram stādos priekšā. Es esmu bijusi uz deju svētkiem, ka es gāju skolā un gāju caur dubļiem un mazgāju uz garās kleitas, tā ka es apmēram zinu, kas tur būs. Kā ar to repertuāru apgūšanu? Ir jau viss apgūts? Būs labi, jā. Bet es kādreiz dziedāju šitos te pirmos dziesmu svētkos, kas notika tūliņ pēc kara Esplanādē. Tad es dziedāju no Liepājas tehnikuma kora. Tad jums pavisam tādas interesantas atmiņas varētu būt. Nu jā, nu vot. Kā tad bija toreiz? Interesanti, vai ne? Gulējām, atceros, skolā uz Sarkanarmijas ielas, kā tā iela tagad saucās, neatceros, vienīgi pretī bija. Kā tad? Bruņinieka. Nu, ot, un tā smuks uz salmiņiem un tā ir lustīgi. Kā tā dziedāšana bija, taču nebija tik daudz cilvēku kā tagad? Nu, tik daudz, protams, tur nebija, jo tas viss notiek tur aiz šitās katedrāles Esplanādē. Dziesmu svētki notiek. Nu, bet tauta bija ļoti daudz. Un aiziet smuki, un klausās, vēl klausās, nav nekas skaļi. Ko jums pašai nozīmē dziesmu un deju svētki? Kādas emocijas tie raisa? Nu, ne jau tikai, protams, darbs pirms tam. Nu jā, tas ir liels darbs pirms tam, bet, nu, protams, ir liels gandarījums svētkos, ka tu esi uz estrādes, un ļoti pozitīvs uzskat to, ka pēdējos svētkos dziedātāju pulkā tiek aicināti arī diriģenti, jo parasti mēs staigājam kā gar soliņiem, pa pļavām, pa mežiem, ja kaut kur klīdām, bet, nu, jau otros svētkus pēc kārtas, tā kā diriģenti arī tiek nolikt godu vietā, un mēs varam dziedāt arī visus dziesmu svētkus līdzi. Un justies kā pilntiesīgi dalībnieki un kā, nu, iejusties tajā visā iekšā, nevis kaut kur. Es nepieminēšu, neatkārtošos, ko teica vispārējie, bet, nu, bija ļoti interesanti arī brīvais laiks. Nu, kaut vai tas tramvai dziedāšana. Visu dienu, vienalga, kurā mēs iekāpām tramvajā, pilns ar dziedātājiem, protams, arī pārējie rīdzinieki, un dzied. Un tad tiešām par to arī runāju, ka tā nekad nekas tam līdzīgs nav piedzīvot līdz tam. Un tad bija, man atmiņā ļoti runājošie akmeņi pagājušo reizi dziesmas svētkos varējām. Vakaros mēs gājām, un tas bija tāds neredzēts, un arī, protams, atmiņas liels. Kurējie jums būs šie dziesmu un deju svētki? Otriem. Ja neskait skolas laikus. Skolas laikos jau es mācījos pirmā vidusskolā, un tad jau mūsu koris brauc. Un cik gadus jūs dziedat kursā? Kad 6. Kāpēc tāda izvēle? Kāpēc atnācāt? Draudzene pasauca. Draudzene ievilka? Jā. Nenožēloju. Nē, ko jūs? Kā jūs raksturotu, kas ir kursa? Kursa. Vispirms jau tas ir ļoti brīnišķīgi cilvēki. Viss mēs esam tādi, kas viens par otru, un es nemaz tā nevaru 2 vārdos pateikt. Mēs esam sadraudzējušies, un gan priekos un bēdās esam kopā, un ja kāds uz ilgāku laiku ir kaut kur aizbraucis, tad arī to mēs, visu laiku atceramies un cenšamies, lai atkal atgriežās. Kā viena ģimene? Jā, varētu teikt. Varbūt labāk. Jo ģimenēs mēdz būt dažādi, bet mums par lielākai daļai vienmēr ir sirsnīgi un labi. Kā labākie draugi, ja? Jā. Man gribētos kaut ko piebilst. Man liekas, ka mums ļoti ir paveicies, ka mums ir tāda diriģenta Ilze. Jo pirmkārt ir jāprot ar cilvēkiem strādāt, un Ilzē ļoti labi tas izdodās, bet reizē viņa arī ir ļoti, ļoti prasīga un ļoti profesionāla, un man brīžiem liekas, kā viņai nepietrūks pacietības ar mums šeit nepārtraukt slīpēt un lai skanētu ar vien labāk, un īstajā reizē mūs sapurināt tad, kad vajag.
Ilzē ļoti liels nopelns pie mūsu kora. Vokāli, lai balss būtu vaļā. Un kas attiec uz dziesmu svētkiem, man liekas, ka tad, kad tiek uzvilkts tautas tērps, un tad, kad ir visi kolektīvi tautas tērpos, ja, tad ir galvenais tā vienotības sajūta Rīgā, kad mēs esam. Tad ir tāda sajūta, ka mēs kaut kas esam, tad, ka mēs ejam lielajā gājienā, un tad vēl priekšā nostājas diriģents, kurš arī ir personība. Domāju, ka kādreiz bijuši personības lielākas, ja? Kādreiz bija Mēdnis, Dūmiņš, tā suģestija nāk. Dziedāšana, tas dod tādu spēku, dzīvot, ka tu esi bijis uz mēģinājumu, te visai nedēļai tu esi uzlādējies un ar dziesmām. Tu katru dienu domā par dziesmu un lai tu arī darbā tas palīdz strādāt un arī savus bērnus es visus iesaistījis. Korī dziedošie jaunieši ar interesi klausās pieredzējušo dalībnieku stāstus. Viņi nejūtot nekādu gadu starpību, jo visus vienojot dziesma. Kolektīvs ir ļoti draudzīgs un pieņem, un tu jūties aprūpēts tā gādīgi, mīļi, sirsnīgi visos svētkos, tiec pieņemts kā savējais un vispār nejūties, ka tu būtu jaunāks vai kā. Ļoti tā patīkam. Šie būs tev pirmie dziesmu svētki? Tā teikt, lielie dziesmu svētki, jā, bet pirms tam esmu piedalījusies jauniešu dziesmu svētkos. Varbūt, ka kaut kādas nianses tomēr būs, vai ne? Jā, tomēr neliela atšķirība būs, vairāk cilvēku, lielāks pasākums. Tāda lielāka atbildības sajūta. Kādas ir tās sajūtas šobrīd, ka jūs gatavojaties, ir vēl skate priekšā un vēl daudz kādi koncerti? Lēnām jau sāk parādīties tādas svētku sajūtas, ka drīzumā jau tā kā jābrauc, lai gan jūlijas vēl tālu, bet tik un tā sāk rasties tuvošanās sajūta. Kāds tev ir sajūtas, ka tu uzvelc tautas tērpu? Ļoti labas. Esmu dejojis arī tautiskās dejas, un tautas tērps vienmēr licies kaut kas īpašs un tāds prestižs, pat varētu teikt. Sagaidot dziesmu un deju svētkus, jauktais koris kursa līdz ar visiem pārējo koru dalībniekiem kopīgā koncertā izdziedāja gan svētku repertuāru, gan iedziedāja pilsētas dziesmu svētku logo, kas rotās svētku karogu. Tas svinīgi tiks pacelts 30. jūnijā.